Čau, mani sauc Elvis Sinīs, un es mācos Rēzeknes 5. vidusskolā 12. klasē. Un es jums pastāstīšu, kāpēc tieši es esmu pelnījis konkursa Latvijas maksimālisti galveno balvu. Konkursā piedalos, jo vēlos parādīt savus talantus, spējas un nemitīgu gribas spēku mainīt mūsu cilvēces dzīvi, un vēlos gūt atbalstu savas nākotnes mērķu īstenošanai. Jau 8. klasē es apsvēru domu kļūt par to, kas glābs cilvēkus no ļaundabīgajiem audzējiem. Ir palicis pavisam nedaudz līdz skolas absolvēšanai. Sevi nākotnē es saskatu ķīmijas jomā. Ķīmija ir plaša, bezgalīga, tā ir ļoti daudz iespēju. Katru gadu piedalos dažādās dabas zinātņu olimpiādēs, konkursos un pētnieciskajā darbībā. Apmeklēju Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes ķīmijas un matemātikas kursus, kas ļauj man padziļināt manas esošās zināšanas. Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā pietrūkst vien 2 simboli, lai pilnībā mans vārds būtu ķīmisks. Iedvesma, fantāzija, gribas spēks, mērķtiecība – tas ir tas, kam jābūt, lai sasniegtu virsotni. Iegūtā stipendija būs kā ieguldījums manai nākotnei. Tā tiks izmantota mācību līdzekļu iegādēji ne tikai latviešu valodā, bet arī vācu un angļu. Apmaksāt ar turpmākajām studijām saistītos izdevumus, konsultēties ar jomu specialistiem un pārliecināt cilvēkus, cik tiešām ķīmija ir bezgalīga un interesanta.